lai fiksētu notikumus, darījumus, visādas lietas, materiālas, fiziskas, morālas, visu, ko vajadzēja. Un viena no tādām iestādēm, kas, manuprāt, strādājot šeit, ir radusies tādā sajūta, kad tā ir dzimtsarakstu birojas, kā mēs sakam ikdienā, jeb agrāk viņu sauc tas ir uzstāvot kā aktualizācijas nodaļa. Mūsu nodaļa ir 1922. Gadā ar dekrētu laikam apstiprināta. Tur ir bijuši līdz tam visu darīja baznīcās šīs reģistrācijas. Baznīcās bija ļoti svarīgs dokuments ģimeņu saraksti, bet tos mums neatdeva. Mēs saņēmām no baznīcām lietošanā un līdz 45. gadam meklējam visus vajadzīgos dokumentus cilvēkiem. Baznīcu garantās un arī pirms mums vēl ir pagastu dzimtsarakstu nodaļas bijušas. Nu labi, tas tā. Es sāku strādāt šeit 1967. gadā. Un pavadīju te ļoti ilgu laiku, nepieklājīgi ilgu laiku, līdz 2003. gadam. Gandrīz 36 gadus. Es 58. gadā beidzu Alūksnes vidusskolu un mans tāds nodoms nopietns un sapnis bija iestāties Latvijas valsts universitātē un studēt angļu valodu un literatūru. Bet tajā gadā iestājās tāds likums, ka priekšroku deva iestājai šajā mācību iestādē tiem, kas atgriezās jaunieši no kara dienesta, tiem, kas jau ar kaut kādu darba pieredzi bija, daudz bērnu ģimeņu atpasē, kuras sasniegušas bija tādu vecumu, ka tur var mācīties. Tādiem, vispār kaut kādām 5 kategorijām jauniešu un es, kas vispār neesmu mazgūšīga dzīvē, es izlēmu, ka es varētu varbūt tur netikt kaut gan angļu valodā par atzīmēt tā laika 5 balvu sistēmā, mazāk par 4 vai 5 man nekad nebija. Un es diezgan droši tur domāju startēt. Bet uzmācās šaubas. Un manas klases 2 audzenes osās uz Rīgas kooperatīvo tehnikumu. Man bija skaidrs, ka es mājās paliku negribu tajā gadā. Man jātiek uz Rīgu, labi, došos viņam līdz. Konkurss bija liels, bet mēs 2 no viņām tikām tajā mācību iestādē un kaut ko 3,5 gadus arī mācījāmies un saņēmām diplomu ar ierakstu, ka mēs tagad esam tirdzniecības darba organizatori un organizācija un vadība. Vēl arī precinības tur ietilpa un viss, kas tālākais. Pirmo gadu es nostrādāju tepatās Alūksnes rajonā, jo mani pieprasīja šeit. Un pirmā lielā kauja šajā darbā man bija Mālupes veikalā, kurš bija ļoti liels tajā laikā. Tur koncentrējās pilnīgi visa tā saimnieciskā un sabiedriskā un visa dzīve. Tur bija pienotava, tur bija dzirnavas ar visādām funkcijām, kādām 4-5, kur mans tēvs arī strādāja. Tur bija šis lielais veikals, kuram bija 3 noliktavas, kurās bija sīķu uncas un kombikorma maisi un viss kas citu, un visas citādas rūpniecības preces. Tur bija augu vienu rinda, bet es biju vadītāja, un man bija 3 pārdevēji un mācekļus. Es jau biju pāris vidusskolas laikos ar savas klases paralēlklases skolnieku Gunāru Stradiņu. Un, kad viņš 72. gadā beidza Fiskultūras institūtu un saņēma norīkojumus Balvu rajona sporta skolu,
tad mēs devāmies dzīvot tur, un es pametu visas tās necības lietas. Es negāju darbu meklēt tāpēc, ka man nepatika krievu valodā. Man nepatika viņas skanējums, bet man taču bija normāli jābeidz vidusskola, un es jau arī tā. Bet lietot es viņu nekā negribēju, un es darbu meklēt negāju. Bet savu mīru, un tur cik viņa kolēģiem nāca zināms, ka man ir tāda specialitāte kā tirzniecībā. Un mani ielika ārkārtīgi liela tādi tagad veikali nemēdz būt. Balvu saudomē universāla veikalā, kur tiešām tur bija no braucamajiem visādiem izņemot automašīnas ar viņu rezerves daļām, tur bija televīzori, kuri mums toreiz jau tikai kļuva zināmi, kas pie tādi ir vispār. Jā, visas radiopreces, visas fotopreces, kuras ir nejaukas ar visu ķīmiju, ar visu to, jā. Tur bija mednieku, makšenieku preces ar visām šautenēm un lodēm un ar visam tas viss. Bet, ziniet, man tas ārkārtīgi patika. Tur bija kaut kas jāzina. Tur nebija tā, ka tu nostājies aiz letes, tev paprasa ar to audumu, un tu novērties 2 metrus un saskaitos uz kauliņiem skaitāmājies, cik tas maksājas. Es tur ilgi neuzturējos, tāpēc man izsvieda, tur es nāca īstie pārdevēji, jo viņi bija apcietināti par kaut kādām izdarībām. Un paziņoja man neko neprasīdami, ko tu tagad vēlētu darīt vai kā, kad Balvu rajona patērētā biedrības savienība, kurš Balvu rajons ir lielāks kā Luksnes, tur bija 5 biedrības, un ka viņiem ļoti trūkst kadru, kas strādātu veikalos, un ka viņi dibina viengadīgo tirzniecības skolu. Un man ir piedāvājums, un cita piedāvājuma nav. Man ir jākļūst par šīs skolas direktori. Es tagad smējos arī tiem visiem amatiem. Bet, palīdzēja tur trūka tāda pārdevēja, kas vispār kaut cik zinoši, kas nenāk īsti no kūts vai no mankašķuņa vai kaut kādā, jā. Man pašai, viņi kādus palīdzēja savāk, kas tur mācīsies, bet programma pašai bija jāsastāda un arī kāds priekšmets pašai jāpasniedz. Normāli mums izgāja ar to skolu. Nākošais piedāvājums man bija uz vairumtirdzniecības bāzi par ekonomistu un par kadriem. Visi tie man bija jaunumi, bet mani tas ieinteresēja un tā es labi, vairāk neko es uzdienējos līdz rajonā patērētāju biedrības savienības galvenajam ekonomistam. Tam nav jūki 5 biedrības, tur visi plāni jādala, visādi tur atskaites, un tad vienam nedēļ tāds plāns, viņš protestē, un kā tu tur izlīdzinās, tagad visu ļoti sfēras visādas bija. Mums patērētāju biedrībā bija celtniecība, bija transporta, bija sabiedriskā ēdināšana, bija mazumtirdzniecība, vairumtirdzniecība un gan jau kaut kas vēl. Bet tad, kad kārtējās reformas, tā kā tagad tas notiek, sakarā atjaunoja Aluksnes rajonu, kuru no 62. līdz 67. gadam bija pievienojuši 3 daļās sadalītu Balvu, Valkas un Gulbenes rajoniem. Tad to visu atkal atcēlā atpakaļ. Bet kā es tiku Cimdzers nodaļā šeit? Šajā amatā, kur mans priekšsēdētājs uzstādīja, lai es to pašu strādātu, to galveno ekonomistu, ja? Tur teica, tas ir nokomplektēts. Man kaut kādā sakarā, mēs ar vīru gājām kultūras namā, viņš spēlēja estrādes orķestrī, mani uzaicināja kvartetā dziedāt, kas to izdarīs, nezinu, esmu pūlējusies atcerēties, bet kaut kā mani bija ievērojusi Aluksnes, tas ir Balvu Cimdzers nodaļas vadītājā, un vienā reizē viņa mani uzrunāja, vai es negribētu runāt dzēju pie viņas kāzu ceremonijās sestdienās. Kas? Bērnu nav vēl ģimenē, vīrs vienmēr pa sestdienām, svētdienām pa sacensībām. Tad es uz to laksu. Un tā kaut kādus 3 noteikti pilnus gadus mēs tur
man bija liels gods, kad es šeit sāku strādāt, ka tā Zenta savā tā vēlīnā vecumā bija iemīlējusi, un viņš viņu iemīlēja cilvēks, kur viņi abi atbrauca šur pie manis, es saukšu valdību. Tajā laikā nebija tādas prasības, ka dzimšanas nodaļā jāstrādā ir juristam. Vispār cilvēkam ar juridisku izglītību tā kā viņa tagad esījām. Man redziet, kāda tur tā vēsture visa bija. Bet, viss bija labi. Tur šajā stāstā, ko es tagad stāstīju, tā pārbrauc, tur bija visādi notikumi interesanti. Un mana Zenta tā nodaļas vadītāja, kur es runāju to dzēju, viņa saka, Ilga, es dzirdu, ka tu iesi arī projām un salūksni, bet kur tu tur strādāsi? Es saku, es vēl neinteresējos par to, jo Gunāram, jau ir darbs, bet man vēl nav nekas, un tad jau redzēs. Bet viņa par to laiku ir pazvanījusi uz Tieslietu ministrijas departamentu un prasījusi, vai Alūksnei ir šis kadrs, un Alūksne atbild, mums ir 4 pieteikušies sievietes, bet neviena nemāk abās runāt latviski un krieviski, un mēs nevienu neesam pagaidām nostatījuši un pieņemši, un vairāk pieteikumu nav. Tā Zenta uzreiz ar to Iklau, mūsu departamenta priekšnieci, brīnišķīgo Iklau, kas bija tiešām, man liekas, visas pasaules, ne pasaules, bet Latvijas cilvēki mazi tādi, kas viņu nezināja. Tā bija tūlīt sazinājusies ar Lūbeli, ar rajonu padomi, un teikusi, ka viņai ir katrs, un ka viņa garantē, ka vajadzētu satikties. Tā mani atsūtiet tev uz sarunām. Tā arī Lūbelis un Vērtiņa Alvīne, kurā bija mana kuratore visus gadus, un pēc tam Antras Trupolē, arī lieliskas darbinieces, sirsnīgas, taisnīgas, gudras. Viņu vadībā mēs strādājām. Iesākums bija diezgan grūts. Man tajā dārza 8, kurš tagad ir sabiedrības centrs, tur iedalīja 2 mazas telpas. Vienā bija darba kabinets, otrā bija ceremoniju zāle. Tā ceremoniju zāle bija apmēram puse no tā laukuma, kur šito paustināja neskaidrot. Braukājot par šiem 3 rajoniem, kur bija sadalīts mūsu arhīvs, ar ko jāstrādā, to ierakstiem iepriekšējiem. Es ļoti vispār sabraudzējos ar tiem vadītājiem. Viņi man visu iespējamo stāstīja. Es teicu, tu pastāsti man vispirms, ka nāks pirmais nācējs, ko es sākšu un kā tas būs un tā, un es ļoti daudz arī piezīmes taisīju, un viņas man pamācīja, kā instrukcijas lasīt. Ka tas ir, ka tu vienkārši lasi, un no gala līdz galam izlasi, bet tu neredzi to veidlapu, kur tas viss būs jāraksta, un kāds tur ir pamatojums tam visam. Man ļoti vēlēšanās gribējās tā, kaut pirmais cilvēks, kas nāks pie manis kaut ko reģistrēts, ka tas būtu mazs bērniņš, jāreģistrē. Bet tā neizrādījās. Tur svēra gados vecā tantīte, melnu lakatiņu saraudātām acīm. Tāds bija mans sākums. Un es tā iedomājos, vai es tik ilgi nostrādāšu, līdz manam šitā būtu pienāks par maniem. Vai tas kaut ko citu vēl nozīmē. Ar bērniņu mazo mēs ienācām šitajās telpās. Videmaņa atā mazo puisīti. Mēs viņam reģistrējām un ar visiem kūmām viņi nāca un visu, jo to jau izvēlējusies pati, kas tas būs, ar ko mēs atklāsim šīs telpas. Bet toreiz bija ar miešanas reģistrāciju. Un vispār nāca visādi cilvēki, protams, katolīgi dzimtsrakstu, nav jābrauc uz citu rajonu centriem. Un es vēl kādu brīdi domāju tā, bet ko šim cilvēkam vajadzēs tagad, kas nāk no Rīgas?
Nu, vajadzēja visu ko citu, arī ne tikai pirmreizējās reģistrācijas, bet es ieņēmu sev tādu pozīciju, ka es cilvēku uzklausu ļoti pamatīgi, izjautāju, sevišķi labi, ja viņš ir Alūksnes iedzīvotājs, un saku viņam, jūs atvainojiet mani, es strādāju, piemēram, pirmo nedēļu. Jūsu lieta nav vienkārša, jums ir kaut kāds labojums jāizdara jūsu vecākajā aktā ierakstā. Tas nav tā, ka es pārsvītrošu to kaut kādu velnzīmi vai burtu, vai mēs latviski mēdam skatīt N burtu, bieži draugiem kā U burtu un tā tālāk, ja? Mūsu profesijā ir ļoti skaisti, labi, pareizi jāprot rakstīt un lasīt abās valodās, vadīt ceremonijas, latviski un krieviski. Un, to mēs arī prātām. Bet tagad, kas man īsti tur jāķerās, kam klāt, ja? Es viņam saku, jūs mani atvainojat. Un cilvēks apbruņots tika, ka es atceros, ka es viņam pašreiz nevaru, bet es ļoti gribu viņam pareizi izdarīt. Jo es viņam aizlaidīšu ar dokumentu, kurš ir tagad ar kaut kādu vēl piezīmi, viņš nāks atpakaļ un dososies un tā tālāk. Un šādā veidā, gan es pati mācījos, kad tie cilvēki arī man piedeva, ka viņam jārunāt otrais, un tādā veidā viss aizgāja. Pagāja jau laiks, kamēr visu kaut ko, ja jums tagad sākt uzskaitīt, ko dzimšanas nodaļā vispār dara, tad tās nav tikai dzimšanas, miršanas, laulību reģistrācijas. Tur ir 101 citāds vēl apstākļus. Bet tad nāca kāzu sestdienas. Un šajās sestdienās jau bija atkal cita atmosfēra, par cik es biju piedalījusies balvos 3 gadus, par cik es biju vadījusi arī tur visādas programmas no skatuves, pat balvu rajona dziesmu svētkus un tā tālāk. Tad es sapratu, ka te man tagad ir pilnīgi jāaizmirst, kas tajā kabinetā notiek un jāgādā par to, kas notiks šajās telpās. Mēs nonācām pēc 8 gadiem, kad mēs tās mazajām mocījāmies, bet cilvēki bija labvēlīgi, kaut gan jau 20 gadi pagājuši pēc 2. pasaules kara, viņi nelamājas, kāpēc mums te mērtu un kaste un tādā veidā. Un tad sākās. Man bija savas prasības, jo es biju tajā pašdarbībā, visu laiku par balvos arī piedalījusies. Es iedomājos, ka jābūt ir labai mūzikai. Vajag man blakus cilvēku, lai pišķi norījus ietalas, lai kaut vai uz kādu brīdiņu vienam zejoļa garumā atpūšos. Man vajag to un šito un ko. Un es strādāju viena pati kādu gadu laikam. Un tad bija tā, ka es sāku interesēties, kas man būs spēlētāji. Man pirmie bija Ilga Bērziņa un Tālis Grētrelnieks. Jūs ar sevi labi atceraties. Ilga Bērziņa bija tāda meitenīte, es nezinu, kad 7. klasē varēja būt, un viņa vidusskolā nebija. Bet, kā jūs zināt, tad Ilga Bērziņa tagad ir ievērojama Latvijas džēza kompota. Nevienīgi, bet pianiste. Un pat ar Raimondu Paulu ir spēlējusi. Viņai ir 2 dēli, kuri arī muzikāli, un viņai vēl ir brālis, kur viņi taisa tādu pašu uzstāšanos četratā. Un viņa ir tiešām tāda ekscelentā mūzika. Un tā viņa kādu laiku spēlēja. Tad kaut kas man gribējās kaut kā tikt līdz tiem lielajiem cilvēkiem. Un kas tad to būtu profesionālākie? Tie ir muzikas skola. Un tad es sāku tur iepazīties, aptaujāties. Bet vispirms bija vēl tādā Kūstas Igrīdā. Viņa arī bija ļoti muzikāla, bet ko viņa strādāja? Viņa nestrādāja. Viņa bija tāda interesanta persona. Bet spēlēja ļoti labi. Man jau tā vajadzēja, lai viņa labi spēlē. Un biju
bija, jā. Bija. Un vismaz Zēļele. Kādu laiku tas tā bija. Un man blakam stāvēja Anna Celmiņa, lai viņam tur tai viegli aizlaicītiem tagad viņai. Un arī Tālītim laikam. Viņš arī, jā, viņš ļoti gados aizgāja. Un tā mēs pamazām, muļķīgi, tā viss izskatās, un tāds bildēs, ka tu kāds lācīts zemē nosēdināts, kaut kas tur tāds, vai ne? Bet, tas bija iesākums, un tas jau nekad nav īpaši viegls. Bet tad es iedomājos, es aizgāju Ilzi bildināt, kā pianisti man stāstīja, kad beigusi vidusskolu medijus, jā. Un kad ļoti talantīga un var neiet augstākajās mācības, konservatorijā var neiet tādā labi spēlēs. Un tad man atteica aizņemt, ļoti bija un atteica. Pēc tam atsūtīja ziņu, ka tomēr mēģinās. Ko? Tā šodien nezinu, kāpēc viņa pārdomāja. Tad es sāku taisīt uzbraucienu violniekam kādam. Tu atceries, kā tas bija? Jā, es atceros ļoti labi. Tas bija 1979. gadā, kad es sāku strādāt Alūksnes mūzikas skolā par violas skolotāju. Un tad bija kaut kāda drēga un tāda rudens diena, es atceros. Tas drūms laiks, un manā tajā mazajā šaurajā klasē, tur tā ielas skolā, otrajā stāvā, Ināzija, cik bija lielā klasē, ne? Ceturtā daļa no šīs, vai pusē no šīs paaugstinājuma, atvērās durvis un ienāca kādu kundze, kuru es tikai tā zināju, varbūt pēc uzvārda, kas tā ir, bet pazīt viņu, sīkāk, tuvāk mēs nebijām pazīstami. Es vēl biju jauna sīviete. Es biju jāsaka biedreni. Uzrunāja mani spēlēt. Es domāju, apmēram droši vien kā Ilze. Ko tad es tur darīšu, es nemāku tā spēlēt, tur taču tikai tā izredzēta kaut kā tāda sabiedrība un tāda prestiža vieta. Kā tu tagad varēsi sākt iet kaut ko spēlēt, bet it kā jau beigās tur piekritu. Gribēju, bet bailes bija, vai tik es mācēšu tā, tur vajadzēs. Un ko tad mēs tur spēlēsim, bet es atceros, ka uzreiz mēs tad bijām kopā ar Ilzi. Jā, vienu citu es kopā šeit. Tad mēs gan es spēlēju. Ilze varbūt jau bija spēlējusi, jā. Lūk tā, un tad jau toreiz šeit pirmoreiz atnākot, jau es nevarēju iedomāties, ka tie cilvēki, kurus es šeit satikšu, kļūst par ļoti nozīmīgiem manā turpmākajā šeit pavadītajā dzīvē. Jo es bieži esmu pati par to padomājusi, ka mana dzīve šeit pilsētā, Alūksnē, noteikti būtu daudz neinteresantāka un mazāk notikumiem dažādiem piepildīta. Ja es nepazītu šos cilvēkus, ko es satiku šeit, dzimtsarakstu nodaļā. Jo es ar viņiem, ar Ilgu, kuru es nepazinu nemaz, esam kļuvušas ne tikai kopā strādājām, bet esam kļuvušas par draudzeni. Un cerams, vēl tādas arī būsim, arī mūsu ģimenes ir sadraudzējušās. Un tāpat tik tuvos ar Ilzi nekad nebūtu sadraudzējusies, vai ar Iveru, tāpat ar Anitas ģimeni un ar Ludīti. Un kas ir, ja es padomāju, kad mēs domājam, cik mēs to pelnījām, nekādas tur, kāpēc mēs te nācām. 33 vai kāpēc, jā, par to cerējumu. 49 tikām. Jā, 49 kāpēcām, jā, tāda bija tā cena par to. Bet mēs ar Ilzi arī pārunājam. Mēs jau šeit nenācām, toreiz mēs pilnīgi nedomājam, ka mēs šeit nāksim, lai varētu nopelnīt kaut kādu naudu. Mēs nācām šeit, kāpēc pārunājām? Prieka un gandarījuma pēc, vai ne? Jo darīt to darbu, kas tev pašām patīk spēlēt. Un vēl saskarsmē ar tiem cilvēkiem, kuri tev patīk. Jo es tiešām atceros, ka tā bija. Daudzreiz sestdienās pat likās, es tur slikti jūtos, vai slikts
garastāvoklis, bet, kā mēs teiktu, parastā valodā bija jāsavācas, jāsakošas, vai ne? Tā jau jums arī. Un jānāk, jo taču, tad bija jānāk, vai ne? Un atnāc, un tad te bija tā vieta, kur tu vari ienākt vai kāds bēdīgs, vai nostkumis, vai nelāgi jūties, atver durvis. Priekšā šeit ir tāds priecīgs satraukums. Ilga darbojas tāds darbīgums, puķes, vāzēs, tās lustras, sadegtas, aizkari vasarā, plīvos mažo pēc puķē, jau tāds viss jau. To es vēl pēc tam gribētu. Un tad ienāca iekšā, tad nāca parasti Rudīte. Lai viņa kā viņa jutās, viņa nāca ar to savu uzmundrinošo saucienu, vai ne? Un jau visi jau aplauks, to vispār par savām nebūšanām viss aizmirst. Tad nāk fotogrāfi, katrs ar to savu humoru, jau dzirdi, jau gaitanie, kas tad kurš šodien nāks, vai Jānis, vai senos laikos Baltiņa kungs, vai ne? Un tad Jānis Podnieks un Einārs Gross, Alvits Grīvnieks, jā, tur vēl bija, vēl jau reizēm tur. Un viņi katrs nāca ar savu humoru un, protams, ar komplimentiem mums visām, vai ne? Un tas jau arī, kuram tad nepatika. Un tad beigās es padomāju, un beigās vienalga kādā noskaņojumā bija nācis šurp, tu aizgāji no šīs vietas vienmēr pacelāts un priecīgs, vai ne? Un citā nepastāv. Nē, tad ir tie cilvēki, kas tur nāk mainās. Nu jā, visi ir ne tikai mēs paši, bet visi ir cilvēki. Ar pozitīvām, priecīgām tādām emocijām, vai ne? Nu, ir ko tā uz viņiem paskatīties, saposušies visi, muķēs un... Jā, visi ir pašas arī, vai ne? Un, protams, labi, to Tilzi tu par to spēlēšanu, kā mēs tur to veido pēc tam. Jā, nu, protams, mums bija daudz, jā, mēs arī norunājam ar Ilzi tā. Tad, kad mēs sākām te spēlēt, tad jebkura melodija, ko toreiz dzirdēja pa radio vai televīzijā vai nu kaut kur dzirdēja, kad šī būtu laba, ko varētu spēlēt tur iekšā nākot vai sveicot, un nebija jau tādu disku un visā kā tagad ir, vai ne? Tad kaut ko pēc dzirdes mēģināju uz klavierēm atcerēties, kas tur bija, tad uzrakstīja notis, tad reizēm izdevās kaut kādās kasetēs ierakstīt un tad sagatavot tos, ko katrs tur spēlēs, vai ne? Tas stāvēja visu dienu gatavībā, lai var uzslēgt, ja kaut kas skaists. Jā, tā arī bija, jā. Un tad vēl ir par tiem pacelājumi sākajiem brīžiem, protams, arī tas, ka man izdevās šeit arī spēlēt kopā ar savām meitām, no sākuma ar Paulu, pēc tam ar Patrīciju, un reizēm arī mēs spēlējam trietā. Un tad, protams, man kā mammai bija liels gandarījums un arī lepnums, ka es varu spēlēt kopā ar saviem bērniem. Tādā priecīgā, vai ne, skaistuma brīdos. Es jau domāju, ka muzikālais noformējums mums bija tuvu ideālajam. Jūs tiešām jūs arī pat gatavojaties. Es nebūtu tas un es jau reizē biju nejauka, ka es jums uzspiedu, ka man tādu vajag. Jā, mēs nācām tādu. Un bija jāspēr, ka mēs jau vairāk cenšamies kaut gan. Kas jums šodien ir? Jā, mēs no sirds spēlējamies. Jā, jo patiešām mēs nekad tā nenācām, tikai kaut Bet arī tad, kad viņa sagatavoja jaunu runu, tad bija arī tāds, ka mums bija jānāk šeit nedēļas vidū, un tad jāpielāgo tam jaunai runai pieskaņdarbi. Šis te nepatīk, šis labs, šito ātrāk, to lēnāk, tur apstāties, tur pauze, tur jāsāk. Tā bija. Jā, tā nebija. Dzīvē jāspēlē arī labi vienkārši. Jā, tev dzīvē jāspēlē, un katra ceremonija bija savādāk. Jā, ar atbildību, tas bija tomēr, ka citas melodijas, vai ne? Un tā bija. Bet es mēģināju, piemēram, kad iznāca tas likums, kad jārunā latviski ir, un kāzās arī. Bet nevis latviski, nu ja latviski, bet man atnāk krievu pāris, jo mums bija divas karastākā daļas, jā. Pilns šeit ir, es jūtu no Pleskavas cilvēku un no visu vieniem vietām, ja? Nu, kāds jau te arī saprot latviski, lauzītā valodā un tā vēl, ja? Un es, bildot to likumu, runāju tam pārim latviski, bet es jūtu, ka viņam ir tukšas acis, viņš tā kā uz mani neskatās, viņš tā
reizēm uz to līgo, piemēram, puisis paskatās tā jautājuši tā kaut kā, jā, kas te darās, un es saprotam gandrīz tā, vai ne? Bet es runāju, tās runas arī krievu, vāriem mainīju tā, bet es runāju krieviski. Un arī tad, kad cilvēks ikdienā nāca kaut ko prasīt, viņam vajadzēja, viņš, es redzu, cenšas runāt krieviski. Viņam iznāk, viņš nācās tikko to visu, ja? Zini, es viņu nespīdzināju to cilvēku. Es vienkārši sāku ar viņu runāt krieviski un viss, un tā jau mēs nevarējām nostāties īstenībā, ne? Par tām visām muzikālajām lietām man tiešām nekāda pretenzija nav, un tur, kur kādreiz mēs braucām ārā no Zaksa arī, tad jūs visur līdzi bijāt, vai ne? Kam mēs tad braucam kaut kur meklēt? Ģimeņu vakari, jā, vienaši daudz jāgatavojas uz ģimeņu vakariem. Valsts eksāmena likšanā bija. Trapenetes bija. Bija sagatavots programma, lai varētu diplomu par konservatorijas laikam bija veikšanu, jā. Laikam, jā. Man šķiet, un tad gatavojam viņiem programmu, jā. Tad bija kaut kādi galvā, bija Latvijas Piedīgas namā, bija kaut kādi uzvedumi. Tad vefam bija par Ziemassvētkiem kaut kas. Man bija tas jāsastaist, tad tas runājamais ar to runājumu teikšanu. Es atceros, man bija teksti un jums izpildījums dziedāšanā bija. Nē, bet bija taču... Kur paša vēl viņš, varbūt to saturu netik ļoti tur tā slavē, bet maniem viņš bija teicis, tā mazā meiterīte, viņa tik sirsnīgi. Atceries, ka tādu, vai ne? Tu pat jau man stāstīji tajā, kad vērtējumi tie bija. Es jau to nedzirdēju, ka viņš tā teiktu. Tas bija tajā... Ja tu man pieliki vienkārši, lai es tu pieliki, lai man labi dūsa. Nē, no Zaksa mēs bijām ar skotāju ansambli. Tas bija kaut kas tāds, jā, tā. Jūs ar Rudīli? Jā, jo tas bija dzimtsrakstu nodaļu kaut kāds, tas skašēni nekaši. Jā, tas bija sacensības tā dzimtsrakstu nodaļu tam. Jā, bet to muzikālo vēl izpildīja arī skotāju ansambli. Ar spēlēju, un es to sasaistīju no to tekstu tā. Nē, bet reizēm bija arī ne jau tikai mēs Ingrīda Pilskalne, Agita Bēzabinde, Rūta Salaka un Anniņa Pauliste. Jā, bet taču bija ļoti dažādi tie ansambļi. Bija, piemēram, mans kvartets bez manis, Daina, Aija un Eve. Bija tādas samas bija Rudīte un Arta. Mums arī te deviem vai. Rudīte un Daina un kas trešā? Divas viņas. Nē, trietā viņas. Abas arķīva veiktenes. Atceros Ilgu no vecā Zaksa, Dārzielā. Tur arī dziedāja, tur Daina, Aija dziedāja, tur bija. Jā, tiešām ļoti ļoti, bet es mazliet par kaut ko citu, kad, kāpēc, es biju tāds kā izpalīgs reizēm, kā vajadzēja, ja? Un bija daudz sagatavojusi, lai viņi vienkārši, nē, un otra lieta bija tāda, kad Ilga dziedāja pie manis kvartetā un kad dziedāja Sonusā, tad mums te bija tāds kā štāpiņš vispār, ja? Kad kaut ko vajadzēja, tad mēs pie Ilga tu palūdzām, izdarīja, sarakstīja, kas, un ļoti daudz, kad sākās tie ārzemju braucieni, tad caur Ilgas rokām gāja ļoti daudz papīru dokumentu un tā tālāk. Es taisnu par Ilgu gribu runāt vienkārši tādā nozīmē, ka Ilga vienkārši fenomenāls cilvēks, un es domāju, ka līdzīgi viņai būt ir ļoti grūti. Jo Ilga darīja bezgala daudz tādu darbu, kurus vienkārši, kuri nebija rakstīti nevienā dokumentā, nevienā nolikumā, ka tas ir jādara, viņa darīja bezgala daudz kaut ko ārpus sevis lieku ļoti. Un Zaks tajā laikā, tas Ilgas laiks, kurš bija ļoti populārs.
Alūksnes dzimtsarakstu noteikti ārkārtīgi populāri. Te brauca no Balviem, brauca no Gulbenes, brauca stāvēja rindās, lai varētu noteiktā laikā tikt. Bija tādi ļoti cienījami cilvēki, respektāli, elitāri. Tas vārds ir sabiedrībā atpazīst. Jā, pareizi, jā. Sabiedrībā atpazīstam, bet, tā to var teikt, var neteikt, bet bija arī tādi ļoti vienkārši cilvēki kaut kur dzirdējuši, un bija arī smieklīgi atgadījumi, es atceros. Vienā reize, tu biji vienreiz dusmīgi, kā tu rājies, un tad es uz tevis rājos. Tas bija vecajā Zaksā, atbrauca kaut no Balviem, tādi vienkārši lauku ļaudis, un viņi nokavējās apmēram pusotru stundu, bet ceremonijas gāja secībā, ja? Viņi atbrauc, un viņi nāk iekšā ar tādu mazu alus muciņu, kā uz kāzām, ka brauc, kā jau no lauku Latgales, ja? Un kur jūs, kas jūs, ja? Un es redzēju, un tie cilvēki, viņi apmosa, viņi apstulba, ja? Jo tu diezgan pamatot nāc viņiem virsū, jo nākošie vispār viss ir novilcis, ja? Jā, bet kaut kā tās beigas bija ļoti labas, ļoti laimīgas, ilgi līdz man, lai tumsai, mēs tam tur valējām, kaut kā tur sanāca, salālāja visus, un par cik ilga bija ļoti pieprasīta, ja? Es pamanīju kādu lietu, ka viņa kādreiz tādi, tie sabiedrībā atpazīstami cilvēki, ka laulājās, tad tas bija ar tādu eleganci, ekscelenti visu un kā. Un es vienreiz es sacīju, bija kaut kāda, tas bija laikam tepšē reizē es teicu, bet, ka jādomā par tiem vienkāršiem cilvēkiem, kaut kā te uzbraucu, ja, un tad tu man teici tā, un tagad skaties nākošās sestdienās būs kāzas cilvēkam, kurš un būs tagad tādam cilvēkam kāzas, un tad tu redzēsi, kā es laulāšu. Un tad ilga. Mēs zinojam to zemtekstu, ja? Ļoti skaists, ļoti kāzas, bet bija arī tā mums gāja arī, jo tu nesi tāds viennozīmīgs cilvēks, tā kā tās baltā pūkaina un tāda, tu prati būt arī reizēm diezgan prasīga, asa un tā. Bet katrā ziņā tas bija milzīgs tavs laikmets. Visas pareizi liecas zeltas, sudrabkās, milzīgie pasākumi tautas namā. Stiprās ģimenes. Vienu reizi, kad tu parasti bija Līvīņu pāris, bija goda nedēļa, bet vienreiz viņa netika, un te godā tikām mēs ar Kravalu. Tā mēs braucam pie Ļeņina piemēra, uz tevis jālādu, un pēc tam milzīgs bankets restorānā Alūksne viņiem visiem. Arī tās tojas stāv, bet tu pie tā. Jā, kur tikai nedarīja. Tas viss bija, tie visi darbi bija ārpus tā, ko vajadzēja. Jā, tur atbildīga mēģina. Praktiski tie milzīgie pasākumi, tas nav. Ka tas viss pēc tam godīgi sakot, ilga neprasot. bet zini, citādā viņš citi laiki, bet mēs abas pēc tam runājām, ja, kad redz, kā bija tas, bet var taču iztikt arī bez tā. Man bija cilvēki savās jaunajā ģimenē tādā piknika veidā kaut kur dabā. Un tad bija kaut kādā ceļojuma veidā. Viss tur bija restorānās variantu, bet tas bija nenormāls darbs iepriekš, ja tur kultūras namā cauriem vakariem mēģināja, reiķināja, gāja, apziņoja, saziņoja, ja, dziedāja mācītājs. Tas jau bija tajā laikā, kad es biju tajā tradīciju komisijā, un es izdomāju, ka uz Alūksnes 75 gadu jubileju ir jānorganizē veco bijušo bezdarbnieku, kuri vairs nedarbojās vakars. Un tā kā mēs viņus tad meklējām, un kā viņi sāka nākt uz mēģinājumiem, cik pilna zāle bija, un kādu pārmetumu, kad es gāju pēc tam pa ielu, un kāpēc es tur nebiju, un jā, tas bija galvenais, ka tur piedalījās ārkārtīgi daudz cilvēku. Tā zāle bija vienkārši pārpildzītā, bet gatavojās nedēļā, bet tas taču viss gāja ārpus darba. Es domāju, ka viena no lietām ir ko faktiski
faktiski es acīm redzot paņēmu kaut kādā ceļā sev līdzi, tas ir tas, ka tev pēc būtības tu esi svētku organizators. Un to nevar iemācīt skolā. Var iet 100 skolās, vai nu tev ir, vai tev nav. Un Rudīte bija precīzi līdzās tev. Rudīte ar visiem tēviem. Rudīte bija, zinot viņas labās un varbūt kādreiz netiek labās, bet viņa saprot, ir sabiedrībā cilvēki. Tas ir, tu viņu pamani. Tu vienkārši cits vien mādas ārā kaut ko darīdams, ja? Sēd kā pilnīgs no rīta līdz vakarā, un viņu neredz. Un atnāk viens un viņš uzmirdz, un Rudīte bija vienkārši pamanāma momentāli, ja? Un, jā. Viņa bija tāda, kas saprata no vārda. Saprot, kad es ieraugu, ka tur pāris reizes jau tas cilvēks kāzās šodien ir bijis. Un es esmu sataisījis jaunu runu, kuru esmu nolēmusi, ka visu dienu tagad ragāšu. Piedrukšana, tad izteicienu. Un es domāju, kā viņš jūtās. Viņš tagad, tā viņam to pašu tagad runā, vai ne? Man ir momentāli jāpasludina gan Latvijas Republikas vārdā pāris, gan jādomā, ko es tālāk teikšu. Rudīte, tas zaļais tradicionālais pamats. Un viņa tūlītās, es jau arī tā orientējos, ka lai es bišķi kaut ko pateikusi, lai viņa saprot, viņa tūlīt atrod to piemēroto dzejoli, kas arī tur bija pieskaņots pie tā teksta, vai ne? Nu, es nezinu, tas bija vispār. Jā, un attiecībā uz Ilgu arī vienkārši tu prati kaut kā pie sevis piesaistīt cilvēkus, un, protams, man gluži personīgi, par citu mana dziedātāja bijusi esi, ja, gluži personīgi, tas atkal no tādiem ilgcīgiem atgadījumiem šajās telpās. Vienreiz mani laulāja, mani laulāja tā priekšēji tajā mājā, un otrais tu mani ar tūpašu cilvēku un Ilga teica, ko lai es tagad runāju vispār, jā? Bet vispār kā lai es to norganizēju, ko lai ne jau tēvus likšu tagad, es jūs tur kaut ko. Jā, stāvēju, nastrība runājā, apkārt uz skaista gabalus, ko es un, protams, līgu laulājumu un jā, tādas tālāk. Man liekas, ka tas laiks, Ilga, ka tu biji, tas bija tas laiks, kad faktiski ļoti daudz ceremoniju mainījās viena pēc otras pa pusstundai. Un viens tāds ļoti sadzīvisks situācija tajās garajās reizēs, kad tu, teiksim, 12 sāk un 5 vēl pēdējā, vai nezinu, tādiem 6 dienas, ja? Un, protams, vienmēr jaunlaulāti arī tā kā aicina tā šampāniešu glāze, tad visi tie, kas tajā ceremonijā bijuši un saka, Ilga tātad šos te varēs cerevārdu stāvus, ja, pie tās glāzes un tā. Un tagad ir nākošā ceremonija, bet ir mazs bērniņš. Nu, un ir Rudītes iznāciens. Ilga stāv pie galda, Rudīte stāv, es stāv tur iekšā. Un tagad Rudītei jārunā teksts, un viņa saka, pumpuls pēc pumpuļa. Ilgai nav daudz pieciet parādīt pirkstu, Ilga var momentā smieties. Bet no situācijas izgājā, un tad bija, bet tad pēc tam bija tava norāde tāda. Nevienu šampānieša glāzi, pat nedrusku, kamēr notiek darbs. Un es domāju, es gribu teikt vēlreiz to, ka Ilga, tu esi organizators bijusi, un pie tā darba, pie tā juridiskā, kas bija jādara, tu šo notikumu faktiski mēģināji vērst par tādu notikumu, lai viņi atcerās, lai tas nav sausais. Un tāpēc arī ļoti daudz gribēju šeit braukt, ja? Un, ja runājam par tā mēģinājumu reizēm un brīžiem, šodien es drusku parunāju to veco dzejoli, ja? Tu uzreiz arī dzirdi un uzsvars, kur ir vajadzīgs uzsvars. Jums konkrēti, šitā vieta lēnām, mēs pamēģinām vēl. Kasījās daudz kasījās. Bet tam ir tāda kvalitātes, ja? Tā mēs burķējām, bet beigās jau atkal viss sanāk. Nu, ko mēs ķeramies? Es atceros, ka Rudīte otrais precējās. Jā, un tāpat arī, kad Rudītes meita precējās, kad Vīnese precējās, man vajadzēja, lai kaut kāda daļa
būtu savādāk nekā viņa pieradusi ir, ja? Ar Rudīti, piemēram, es darīju tā, viņi nāk iekšā šeit, ja, nostājas tur. Es viņai sasveicinos ar pāri un saku, Rudīti, tev šajā zālē ir sava vieta, lūdzu ieņem. Bet tagad ir tā. Un es viņus nostādīju tajā laulības reģistrācijā, viņi te nostāvēja. Es pati nostājos tur galda galā, citā vietā atkal spalvas kāds bija cits, kas tu cits bija cits, bet atceries, kā tu turēji pretī. Es gribēju no mūziķi arī drusku parādīt. Un es tagad, tad, kad sākās apsveikumu, visi ir apsveikuši viņus, jeb jūs pirmajām to neatceros. Bet es saku, nesēdēsiet, tev bija jāsēž. Bet es viņai saku, tagad ņemsi savu violi un lēnās viņīgā gaita pienāks tie pie viņiem spēlētamā. Un tas viņam tā bija paticis, šito te Rudīti atcerējies, kā tu nāci. Man šitādas manas reizē dumības viņam bija jāizpildējos. Uzstāju un tādā veidā, ja. Es, piemēram, domāju, ka man kā tādam ļoti jaunam cilvēkam, ja es ienācu, bija tā, ka acīm redzot skolotāju ansamblim bija jāiet atvaļinājumā vai kā, jo 75. gadā mūsu klases meiteņa ansamblis ienāca skolotāja Polis Tanniņa viņa tā kā ansamblī dziedāja, mēs te kādu reizi, un pēc tam es nezinu, kāpēc, nevis kāpēc, bet kā tas sanāca, vai tāpēc, ka es jau kultūras namā strādāju, atnācu kā daļrunātājs, un faktiski es strādāju, un es aizgāju mācīties, un tad, kad es mācījos, man bija radošajā, iestāja eksāmenos, tā kā arī scenārijs jāraksta, kurš tad? Labāks scenārija, kas strādīja ilgā. Kurš tad Rīgā var zināt, ja? Viņš tagad raksta, tā kā viņa tur, viņa to ceremoniju te novadā un tā, ja? Un tad jau, kad mums bija pasniedzējis scenāriju meistarībā, bija lietas, ko viņa man mainīja, ka tā nevar. Es domāju, kā var strādīt ilgas vispār viedokli, kāds apšaubīt, ja? Man liekas, man bija pilnīgi skaidrs, ka man tur būs 5, ja? Es atceros tādu gadījumu, kuru nespējuši aizmirst, un biju tā bijusies un pārbrīnījusies, kad Iklāva prasīja, lai es viņai uzrakstu vēdējumātes runu, kad viņa bija Ogres slavenai Lidijai kāzu vedēja. Jā, pasalīt, es, lai uzrakstu šitais Plaskavas pierobežas cilvēks te. Bet īstenībā, viņam pēc tam pateicās, viņam noteikti kaut ko tur pielika klāt un nometa nost un viss kaut ko, bet pārmatā viņa teica, man ļoti noderēja. Un droši vien jau ka tāda arī tā iespēja, bet te biblioteka, tad, kad ir jaunās grāmatas, visas dzejas, prozas, tādas. Šitā te uz kā malkus. Un tad jau nāca kaut kādi notikumi. Un es arī eju tā kā, man vajag kaut kādus tekstus saviem notikumiem. Un viņi saka, šito jau Ilga paņēma, tas jau Ilga ir, tātad to es vairs nevaru izmantot, tātad es ar to, tā. Bet, jā. Jā, man dzējojas, tad, piemēram, tur stāvoties, tur visas ceremonijas pavadīju tur tajā galā, vai ne? Tad es arī jau zināju, pēc maz visu no galvas, toreiz bija labāk viņa. Un tad es atceros, ka es mājās pat pierakstīju daudzas savā apsveicamo pantiņu klāt, Ilgas tiem dzējojiem, ko viņa šeit runāja. Vai kā tas man iegājies, jo man tagad arī jāraksta kaut kādi dzējoji. Es ļoti daudz lasīju šitās veco klasiķu grāmatas. Piemēram, laulājās Gaujienas pagasta priekšnieces, kā viņa sauca? Veroniku tu domā? Jūča. Jūča Mētrā, Kalniņas Mētras meitā. Un viņiem Gaujas krastā, Daugavā, Gaujas mājā. Un zeme, un puisis tāds, kur viņi tagad saimnieki, kur ir vienās un visu kaut kur. Un es iedomājos, es tagad varētu palasīt Straumēnu šito te, to grāmatu, ja? Straumēnu jaunas bija, ja? Un tiešām es viņu izlasīju, bet arī tā epizēko. Un cik skaistus tādus vārdus es uzrakstīju, kā bija
bija Straumanu tā meitene, kas gāja pie tā puiša, kāda viņa bija, kā viņa savus bērnus ģērba un kā audzināja, un kā viņa pati lasīja zālītes pār tiem laukiem, kas viņai apkārt, un kāda viņai viss kārtība, ka viņa daudz nerunāja, bet vienmēr atrada to vietu pateikt, ka tā vajadzētu, un tā, ja. Man šausmīgi patika tie teksti, kas tāda, ja. Nu, teikšu tā, ka ja tagad es kādreiz uz bērniem ar esmu gājis, tad arī es šitās pašas grāmatas lasu, tur arī ir tādas labas domas, ja. Iberta bija tas tāds, kaut kur ir tādi pamata akmeņi, kurus atbrauc visi un nekustina, jo viņi tur labi izskatās, un viņi arī kaut kādu kalpo funkciju un tāda bija vērtēs. Jā, ka viņa priecīga, ka bija tas, un tajā laikā, kad mums bija ārkārtas cilvēku uzbrukums, kad beidza likvidēt kolhozus, aprēķināja bājies visiem cilvēkiem, bet viņu jau vecīšu vairs nebija jāulie tagad. Viņiem jāpierāda, ka viņi ir mantelīgi, un viņi nāk šeit tās apliecības visāds meklēt, jā. Mēs nevaram tik teikt pa durīm iekšā kādas cilvēku darībīgi šeit, vai ne? Un tad mums iedeva trešo darbinieku. Un tad ieveda, vai tevi iedeva, vai es izvēlējos. Kā tu biji? Zini, es tev nevaru pateikt, bet tagad es 75. gadā nācu pēc vidusskolas strādāt Ingas dekrēta laikā. Jā. Tad es jau biju to darbu uz iepazinusi. Jā, nu viss jau bija redzams, kas man šeit bija. Tā kā man bija iespēja 92. gada februārī. Jā, es nostrādāju 24 gadi. Līdz 2016. gadam, 92. gadā. Nu, tas bija jau zināms man darbs, tiešām bija. Un arī te, ko visu par Rudīti. Pamainīsies likumdošana. Protams, likumdošana. Skatoties no tā, ko kādi dokumenti, es varbūt tagad par tādu to ķērumus ne par svinībām, ja? Jo tu nāci no arhīvu filiāles direktores amatā. Nu, tas bija tā, jā, bet tad arī padomājot dzimsrakstu attīstībā, vispārībā, ka Ilga saka, kā tur iepriekšējais, bet mēs arī 75. kādi mums bija visi reģistri, kādi vēl ar rokām rakstījāmas, bet gadu gaitā ir kā attīstījies viss, kādā līdz šai laikam, kā visas programmas datorizēts, viss. 96. gadā mēs sākām ar datorēm. Atviegloti, kā mēs, tad mēs sēdējām durvis ciet pirkstos, te bija Beatrice, mums visi jārakstā 2 eksemplāros, visi un ar tinti rakstījām. Es uz mājām ņēmu klīdēm. Visu, ko mēs darījām, un tad tik tā vieglāk palika tas datorizēts, tā rakstām mašīnām, un visas apliecības, viss trakāk jau gāja apliecību rakstīšana, cevišķi, vai to rakstām mašīnā, kas sāka pusīt kaut kādu, būtu viss. Kaut kā jālabo, kaut kas nav kā tagad, tu visu ir izredigējis, ja, un ņem un izprintē tikai tas ir tik atvieglots, kā mēs toreiz strādājām, un cik reģistru bija. Tagad viņi samazinājies, visas paternitātes, laulības šķiršanas. Tagad viss ir mazāk palicis, toreiz bija to papīru ļoti daudz. Pie tām klājām jau vēl klāt bija tas likums par tiem namu denacionalizāciju. Un tie, kas var apgūt namus, ja, tos, kas viņiem apņemti bija, tādā strūklā cilvēku nāca atkal vēl, ne? Un vēl tajā pašā laikā pēc brītiņa bija pensijas pielikums un darba gadu samazinājums mātēm, kuras izaudzinājušas bērnus, nemazāk kā 3 bērnus līdz 8 gadiem. Tādas arī mūs šeit šurmēja. Tas bija vienkārši šausmīgs laiks. Un kad tagad nāk tev sestdiena un tev atkal ir citādi, mums Iklāvane pa velti teica, rēķināties, kurš te grib strādāt šeit darbā, ka jums ir jābūt 2 profesijām. Jūs būsiet juristes un jūs būsiet aktrises. Un ja jūs to nevarēsiet, sestdienās jūs esiet aktrises un ikdienā jūs esiet, likumzinātāji. Cik gadus tu nostrādāji tieši? 36 gandrīz. Tas nozīmē vesels laikmets. Man liekas, ka es vispār citu neko nevarētu darīt. Jā, bet, zini, man
kāzas gadā, ja? Tad pēc tam būs 70, uz 40 gadā tāds neilgs klusums tajās sestdienās un vispār, un bērnus tik šausmīgi. 527 bija 90. gadā, no galvas zinu. Cik tā mums bija, kad beidz strādāt? Es nezinu, bet es pašas bērnu dzimšanas apliecības padomju laikā, ja viņas jāizsniegt it kā svinīgi, atnāca bērnu noreģistrē. Mēs viņas nedavām tās dzimšanas apliecības gaidījām, kad atnāks atkal svinīgi. Jo tas taču bija viss ilga jāorganizē atkal tā ceremonija, viss ļoti daudz. Jā, tā audzināts reizi, tā kā arī tā, nevis pa vienam, bet kā. Jā, Mīļā Ingūti, nu tad tu tagad esi atklausījusies. Šitais jau ir kaut kāds pieejams jūrā, ko mēs runājam. Katra tikšanās un katras reizes, kad mēs runājamies ar Ilgu Rivertu, tā man ir mazā akadēmija. Un pirmo reizi ar Ilgu es tikos, kad viņa arī mūs laulāja šajā zālē 26 gadus atpakaļ. Un tas, ka ceremonijām Ilga gatavojās īpaši un domājot par tiem cilvēkiem, kas tur bija, tas ir viennozīmīgi, jo arī es neatceros visu, bet ir tādas lietas, ko mēs katru gadu svinot savu kāzu jubileju, mēs atceramies tos vārdus, jo tie bija mums. Tie bija domājot par mums teikti, un tā ir tāda liela un laba skola, uz ko tiekties. Tas bija tā pirmā tikšanās, bet šobrīd, kad esam dzimšanas 100 gaidās, mums ir bijušas ar Ilgu arī tādas vairākas un īsākas un garākas sarunas un tikšanās, jo top izdevums par dzimšanrakstiem šajā 100. jubilejas gadā tas tiks izdots, un es ļoti ceru, ka no tiem materiāliem, ko mēs sagatavojām un aizsūtījām, tur mēs redzēsim un ieraudzīsim, jo man šeit ir kāds cilvēks, kuram ir jābūt šajā grāmatā, tā ir Ilga. Tas ir par lūs. Tas ir par visiem. Jā. Nu, bet ne visiem, laikam, par prosīju. Jā, nu jā. Bet es vārdu dzimšanas nodeļu no 1. aprīļa, kas nebija joks, bet jau īstenība, bet mans darbs ir tikai 1 gadu šeit, un tas, teikšu godīgi, tas nebija mans plāns, bet acīm redzot, tas bija Dieva plāns. Kāpēc es šeit esmu? Un tas, ko jūs stāstījāt un runājaties arī par šiem pasākumiem, gan par ceremonijām, gan par ģimeņu vakariem, gan par kāzu jubileju pasākumiem. Es arī dzīvojot Alūksnē, es zinu par šiem pasākumiem, un es atceros, kā arī mēs gaidījām, kad mums būs tie gadi, kad varēs šajā pasākumā piedalīties. Un tas, ka cilvēki atcerās un tik ļoti tādām jaukām atmiņām par šiem pasākumiem, tas liecina par ļoti daudz ko, ja, ka tas ir uzrunājis, tas ir cilvēkus aizkustinājis, un tas viņiem ir ārkārtīgi paticis. Es nedomāju tā, ka kaut ko varētu atkārtot, jo ir cits laikmets un ir citi pārādumi, varbūt un citas tradīcijas, bet to, ka tas cilvēkiem ir vajadzīgs, tas gan ir, man liekas, fakts. Ir par ko padomāt un ir uz ko teikt, jo žēl, ka mums pajauca šis te nejaukais vīrus, plānotos pasākums arī uz pilsētas 100 gadu, jo tur bija tā kā doma arī mūsu dzimšanas pasākumiem, zelta kāzu tādiem cilvēkiem, kuriem ir zelta kāzu jubileja šogad. Bet ir tādas lietas, ko es esmu ieklausījusies sarunās ar Ilgu, kādas domas arī tā kā man pašai. Katram Alūksnēm pasaulē skaistākā vieta ir Alūksne, un tur tas nav apspriežams. Un kad ir iespēja šiem cilvēkiem arī savā īpašajā dzīves notikumā būt tieši tur un tajā vietā, kur viņi ir izlolojuši šo domu, man liekas, tas arī ir brīnišķīgi. Un šobrīd mēs tā kā ļoti cenšamies darīt tā, lai to gribētāji pie mums būtu vairāk, ja? Lai mēs tā kā arī popularizējam sevi arī caur šo te interneta vidi, caur
Vecos LV, kas ir portāls tādiem, tieši šīm te kāzu plānošanas procesā, kur cilvēki ieskatās. Es eju pretī kā vien mācēdam un kā vien varēdam, bet lai šie cilvēki tiešām te brauc. Un es pilnīgi ticu un esmu pārliecināta, ka, ja tu ieguldi tajā, kā mēs jau runājam, ja tu ieguldi tajā prātu, ja tu ieguldi tajā sirdi, tad tas darbs nevar palikt bez rezultāta. Tam vajadzētu būt. Es esmu tikai tā sava ceļa sākumā, bet šodien un šeit, jūs klausoties, tas ir patiesībā viens ārkārtīgs iedvesmas avots, jo, ja paiet tāds laiks un cilvēki ar tādu vēršu runā par to vietu, kur viņi ir bijuši, par to, ko viņi šeit ir darījuši, par to, kā viņi šeit ir jutušies, tā ir liela vērtība. Tā man šķiet. Paldies, Igurci. Es jau tevī redzu labu potenciālu. Paldies. Jā. Es redzu, kā tev ir sakārtot tās lietas, katru plānu tur uz priekšu. Man patīk tas, kas ir izveidots tajā ceremoniju telpā. Lielāk gribētos arī tik savs. Bet tu jau šito var iegūt, Tev pusi mazāka faktiski. Jā, mazāka gan, jā. 70. gados mums bija ierastas sadarbināto pēcpusdienas, kad es aicināju visā mēneša pāris ar vedēju, kas var atnākt, un pāri, un ielikt mammas var atnākt, un vispār pavāri, un viss kaut kas, jā. Tas notika kultūras nama mazajā zālē. Bet tad es domāju, kaut kā būtu jādara, dažādi jāuztaisa arī šī te pasākumu sadarbinātajiem. Un es sāku domāt par Cepurītes salu, par mīlestības salu viņu sauc. Tur ir teikas un leģendas par to visu, kā viņa radusies un garā sala kā un tā, ja. Un es aizgāju pie priekšsēdētāja Jaksta, tajā laikā viņš bija. Un es viņam sāku stāstīt savu šo te nodomu, jo tas ir mums tāds objekts alūksniešiem, kur tomēr cilvēki piebrauc, piestāj, to var pēc tā visā saprast, ja. Priekšsēdētājam patika šī ideja, un viņš vienreiz man zvanā. Es esmu sarunājusi tādi arhitekti vīrs un sieva Silbaloši. Un tie Silbaloši ieradīsies tuvākajās dienās alūksnē apskatu. Bet pēc kāda laiciņa priekšsēdētājs man atzvana, kad nekas mums neiznāks ar to lietu, jo tā 14. cehā grupa darbinieku ir apstrīdējuši to, ka nedrīkst iejaukties kultūras tādā piemineklī. Un tajā laikā mainījās rajona vadībā, un tie nebija gatavi viņiem kaut ko skaidrot un protestēt un strīdēties ar Verku, un tā mums šī palika. Bet tas projekts, kurš apmaksāts arī, es domāju, ja gadījumā rajona padome savu arhīvu nelikvidēja ar uztura palīdzību, tad noteikti viņš kaut kādā nodotajā arhīvā vēl arī ir. Tā tas mans Cepurītes projekts izkāzās, jāsaka tā. Vēl es gribēju teikt, ka man ārkārtīgi patika sadarbība ar Alūksnes rajonā vai novada, kā teikt, ciemu darbiniekiem. Un tad es, tā kā bija 75 gadi, tad es sapulcināju visus tos pagasta darbiniekus, ne visus, bet arī kultūras darbinieku klāt, jo viņš arī darbojas tos pagastu, kur notika kaut kādi ģimenes pasākumi un tā. Un ceļudaļas zālē bija ļoti liela skaista balve, tur kaut kur caur bildēm ir, kur es viņus visus sapulcināju, tā sekretārs, kas tieši veica šo reģistrācijas darbu, uz stāvu skatuves sapulcējušās. Un tas bija tiešām ārkārtīgi jauks izdevies pasākums. Un tas arī tā kā uzreiz nolikvidēja tās
kaut kā, mēs jūtam, es personīgi izjūtu kaut kādu tukšumu, ja? Jā. Pilnīgs tukšums likās kaut kāds vairs pagastiem, vairs nav tās sadarbības tādas nekur. Nu, labi, cilvēkiem jau bija nav, ka viņiem bija jābrauc visiem šeit, viņš vairs no vietas tur neko nevarēja izdarīt, viņiem bija šeit. Nu, viss sākās varbūt tas vairāk ar to bērniņa reģistrāciju, un tad viņi visi grupā viņi protestē. Bet pēc tam jau visiem sociālo nodaļu tāpat kārtot visas atbalstus. Bet man bija ļoti liels darbs ar pagastiem tajā sakarā, ka, piemēram, viņi ļoti gribēja, ka nāk ar viņu cilvēkiem visādās sanāksmēs tikties. Un sevišķi kolhozu pilnsapulces vienreiz gadā tur atnāca viss pagasts. Visiem interesē, ko tur visu dienu stāstā. Bet viņi vēl uzaicina mani runāt, tā ne jau par likumdošanas jautājumiem, par visādiem, tādiem, kādi mani novērojumi par to, par jaunajiem cilvēkiem, kas nāk pieteikties, par kāzām, par to. Un vispār teorētiski, kā ģimenei būtu jādzīvo, kādai sievai jābūt, kādai vīram, un kādus es vēroju tos, kuri šķirās. Tur var stāstīt arī un plaši, bet man pienācās arī ļoti daudz lasīt. Tagad jau tiek lancētie žurnāli, visu, ko var izlasīt. Bija jau toreiz arī, bet viņiem labāk patika dzīvais vārds. Reti uzdeva jautājumus, bet tad es taisījos iet jau projām, tāda nostāja, ka vēl druscīgi par kaut ko pastāstīt, ne? Un gandrīz tev rotājs bija tāds pagasts, kurā netika būts šādā sakarā. Es teikšu tā, ka, ja es tagad eju pa Albuksnes ielām, tik šausmīgi tam cilvēku, ar ko ir jāsveicinās. Tev atliek uz viņu paskatīties garamē, viņš sveicina, un mani varētu, nezinu, pie kādas sienas likt. Es nezinu lielākoties, kas tie ir pa cilvēkiem. Bet viņš kaut kādā veidā man atpazīst. Un vienai lielai tiesai no viņiem mēs esam rakstījuši dzimšanas apliecības. Un nerunājot par kāzām, kas arī bijuši. Un ļoti dīvaina sajūta tajos brīžos, kad priekšā stāv jaunieši, tad ir vecāku krēslās vecāki, papildus ir pielikt vecāku. Un iznāk reizēm tāds variants, ka arī vecākus es esmu laulājis. Tad iedomājieties, kas es nolasīšu vienu mazu fragmentiņu no savas atklātu runas. Jo es, kad gāju projām, es domāju, kāda man tagad būs dzīve no visa šitā ārā. Un es izvēlējos 17. gadsimtā mūķenes lūkšanu sev nākotnē. Kungs, tu labāk par mani zini, ka laikam ritot novecoju un kādu dienu būšu pavisam veca. Ne jau man kļūt ar pļāpu un par visu vairāk pasargā mani no liktenīgajiem maldiem, ka katrā lietā un vietā man jādara zināmas savas domas. Atbrīvo mani no nerendināmās vēlmes jaukties citu darīšanās. Liec man būt gādīgai, bet ne īgnai. Liec izpalīdzēt, bet ne izrīkot. Žēl, protams, ka nevarēšu likt lietā savu gadiem krāto gudrību, bet tu, kungs, labi zini, ka līdz mūža galam gribu saglabāt kaut pāris draugu. Pasargā mani no vēlmes iegribt bezgalīgos sīkumos, dod man spārnus, lai uzreiz es saprastu lietas būtību. Dod man spēju un pacietību citus uzklausīt, runājam par savām slimībām, bet apzīmogu manas lūpas, lai es neiebilstu ne vārda par savām sāpēm. Jo ar katru gadu pieaugs vēlme runāt par tām. Neuzdrošinos lūgt, lai uzlabotu manu atmiņu. Neliec man spēju atzīt, ka arī es varu kādreiz kļūdīties. Sargā mani savā pieticīgajā maigumā. Negribu būt svētā, līdz ar svētajiem reizēm jūta dzīvi. Bet taisnība ir tā,
apsveici Ingu Rozenfeldi un Iverku Gondari. Visi ilgāk kopā esam strādājušas. Un Anita arī bija tā, kurā 2003. Gadā 7. martā pārcēlā, es aizgāju projām, un viņā kļuva šīs nodaļas vadītāja. Anita nostrādāja šeit līdz šim gadam 17 gadus kā vadītāja. Man ļoti žēl, ka visas tās tradīcijas, kas mums bija iestrādātas, nekas no tā visa nenotika, bet, protams, nodaļa bija kārtībā, nekādu piezīmju nebija. Cilvēkiem labas atsauksmes par Anitu bija, šodien viņa diemžēl nevarēja ierasties, un viņa vairāk arī laikam šajā darbā nekad neparādīsies. Lai viņai labi klājās, bet mēs satiekamies, sarunājamies un droši vien tiksimies uz priekšu, jo šīs te manas mūziķes, Rudītes ārkārtīgi Strūksti, Iverta, Anita, mēs esam draudzenes, mēs joprojām visu šo laiku, kamēr es esmu projām, visas manās jubilēs viņas ir es viņējās. Viņām pie manis vienreiz tik jānāk, man tagad jāiet vai 5 gabalā. Bet es priecājos, negribu atteikties, ne no vietas atsevišķi.